Kā zināms, drošākā mašīna pasaulē ir Volvo, bet šoreiz Volvo atstāsim citai reizei. Sveiki! Šodien es jums pastāstīšu par Volkswagen Beetle drošību. What up, it's the big boss dog, Snoop D-O-double G, Eastside LBC. And I'm bobbing to the beat of my OG homeboy Ice Cube. And I'm sleepwalking on a motherfucking con. Yo, if you fucked up, put your cups up. Ice Cube and Snoop Dogg, nigga, what's up? See, he's a gangster, I'm a hustler. Yo, it's either thank ya or it's fuck ya. I'm down with Lil Jon, ain't got to pretend. Visās mašīnās tā arī šī mašīna ir aprīkota ar drošības siksnām. Šajā mašīnā tās ir 4, jo šī ir 4-vietīgā mašīna. Un vēl šī mašīna ir aprīkota ar airbagu. Tas atrodas blakus sēdētāja pusē priekšā un manā pusē uz stūres. Drošības jostas ir domāts, lai jūs pasargātu savu dzīvību, un bremzēšanas laikā tās jūs notur savā vietā, un jūs neatduraties pret mašīnas priekšu vai neizlidojat pa stikliem ārā, un ja jūs neesat piesprādzējušies, tas notiek šādi. Ja mašīna gūst spēcīgi triecienu pa šo vietu, tad sensors nostrādā un airbags izsprāgst laukā. Mašīnā ir laba bremžu sistēma, tā ir darba bremze un stāvbremze. Un MP3. С вами школа колбасы, ребятки. Это школа хардбаса, пацаны. Спортивочки Nike. Это школа колбасы.